Čau, man mīļie latviešu draugi! Es uzskatu par savu pienākumu paskaidrot, kāpēc Igaunijas pilsētiņā Kundā ir Air Baltic aptaujas līdere un kādā loma šajā aptaujā ir Čehiem. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par Air Baltic aptauju, kurā jūs varat balsot par jebkuru Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas pilsētu, un šīs pilsētas nosaukums pēc tam tiks attēlots uz Air Baltic lidmašīnām. Sākotnēji pilnīgi nekaitīgs pasākums Čehijā ir ieguvis pavisam jaunu dimenziju. Šī aptauja noslēdzas rīt, un kā redzams, Kunda būs absolūtā uzvarētāja, jo tai ir vairāk nekā 250 000 balsu, savukārt Daugavpilī ar vairāk nekā 30 000 balsu ir otrajā vietā. Kāpēc uzvarēja tieši Kundā? Pateicoties Čehiem, tas ir notikums, kas pēdējās dienas aizņem un izklaidē lielu daļu diskusiju Čehijas sociālajos tīklos. Čehijas internetā ir parādījušās arī mūsu bijušā prezidenta alkoholiķa Miloša Zemana bildes, kurš kādā radio raidījumā izteicis atmiņā paliekošo vulgāro frāzi Kunda šurp, Kunda turp. Čehu valodā lamuvārds Kunda ir tiešām briesmīgs lamuvārds. Apzīmē sievieti, atsaucoties uz sievietes orgānu. Es balsoju par cēsīm, jo man nav 5 gadi, bet par Kundu balsoja 10 000 čehu. Esmu pārliecināta, ka viņi ar nepacietību gaida, kad Prāgā ieraudzīs lidmašīnu ar šo uzrakstu. Paldies, ka mūs Čehijā izklaidējāt! Es jums vēl parādīšu, ko par šo aptauju raksta Čehijas avīzes. Air Baltic neatskatās uz čehu jogdariem, balsošana notiek kā plānots. Kunda lidmašīnās acīmredzot ieradīsies arī uz Prāgu. Populārais čehu dziesmu tekstu autors savā Twitter kontā raksta: Pēc Čehijas pilsoņu daudzajiem lūgumiem vienā no Baltijas flotes lidmašīnām tika nosaukta par godu vienam no Čehijas eksprezidentiem. Air Baltic balso par lidmašīnu nosaukumiem galīgo secību pēc Šveika parauga sajauca Čehi. Čehi atkal parāda savu bērnišķīgo humoru. Mērķis ir aviosabiedrība un pilsēta ar neparastu nosaukumu. Kunda. Igauniem tas ir tikai pilsētas nosaukums, bet Čehiem tas ir rupšvārds. Tagad tas visticamāk lidos pa visu Eiropu. Air Baltic preses pārstāve Daniela Bergmane sacīja: šo pilsētu nosaukumi ir ārpus Air Baltic kontroles, un dažās valodās dažiem nosaukumiem vienkārši var būt atšķirīga nozīme. Tas dod Čehiem reālu cerību, ka Kundas pilsētai nedraud diskvalifikācija. Air Baltic lidmašīna visticamāk nesīs kādas Igaunijas pilsētas nosaukumu, kuru mēs labprātāk čehu valodā neizrunājam. Čehi nozaga balsojumu par Air Baltic lidmašīnu nosaukumiem. Viņi vēlās lidot ar Kundu. Čehi izjauc aptauju par lidmašīnu nosaukumiem un balso par neķītrībām. Pazīstams čehu uzņēmējs aicina čehus piedalīties vēlēšanās. Uzmanību! Jūsu dzīves svarīgākais balsojums! Air Baltic plāno 40 lidmašīnas nosaukt Baltijas pilsētu vārdā. Šajā sarakstā ir Igaunijas pilsēta Kunda. Atbalstiet to ar savām balsīm. Balsošana beidzās 22. augustā. Atsevišķi komentāri. Jitka. Mēs uzzinājām par šo aptauju mūsu brīvdienās pie Baltijas jūras un uzreiz balsojām pie brokastīm.
Petr. Es pilnīgi saprotu balsojuma jēgu, bet šī pilsēta ir patiešām šausmīga. Mirstošā pilsēta, kurā ir tikai cementa rūpnīca. Nabaga lidmašīna. Filip. Tātad Čehi atkal apvienojās un izdarīja to. Beidzot, jēgpilna aptaujā. Lielākā daļa Čehu, kuri nelido ar lidmašīnām, nezināja par Air Baltic, bet tagad to zina visi. Atā!